Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim malkas plīti ar nerūsējošā tērauda virsmu modeli Omega no Linkāra ražotāja. Kā jau sākumā minēju, šo plīti ļoti raksturo tās virsma. Tās virsma ir nerūsējošā tērauda, un tā padara šo te plīti unikālu. Bet par pašu virsmu nedaudz vēlāk. Parunāsim par ražotāju. Ražotājs ir Linkāra, viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem itāļu ražotājiem, kas gadu desmitiem izgatavo augstas kvalitātes un ilgmūžīgas krāsnis, un mēs Latvijā esam oficiālie izplatītāji šim te ražotājiem. Principā šī te malkas plīts ir modernizēta versija tradicionālajai malkas plītī. Tā ir daudz kompaktāka. Tā ir kamīna stikls, tās dekamera ir ietilpīga un visas gatavošanas funkcijas ir mūsdienīgotas. Tad parunāsim par galveno lietu, kas padara šo te plīti unikālu. Tās virsma. Visa plīts augšējā daļa ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, un šī būs gatavošanas plāksne. Principā gatavošanai ne uz tiešas uguns ir izmantojama pilnīgi visa šī te virsma. Gatavošanai uz tiešas uguns ir izņemams viens riņķis. Pati nerūsējošā tērauda virsma ir tiešām bieza, 8 mm bieza, kas ir līdzvērtīga daudzām biezajām čuguna virsmām, bet šai virsmai ir ļoti būtiska pozitīva iezīme, kas ir tās kopšana. Čuguna virsmas ir salīdzinoši grūti kopti, tīpaši, kad kaut kāda ēdiena atliekas vai tauki uz tām uzkrīt, paliek pleķi, tos ir grūti notīrīt, un vispārīgi vizuāli tas neizskatās pārāk labi. Nerūsējošā tērauda virsmu var kopt ar jebkādu sadzīves ķīmiju, tā ir gluda, to var noberst, to var noslaucīt, un tā ir vispārīgi ļoti sanitāra un ikdienā ērta gatavošanas virsma. Tālāk jau virsmas priekšā mēs redzam šādu te stienīti, uz kura var uzkārt dvieli vai jebko citu. Tas spēlē būtisku lomu arī kā aizsargs, teiksim, lai jūs netīšām nepieskartos šīm te karstajām taļām. Stāvot pie plīts, bieži var piemirst par šādām te lietām, bet šis te stienis palīdzēs ieturēt drošu distanci. Tālāk jau aiz virsmas var redzēt šādu te nerūsējošā tērauda maliņu, kas palīdzēs nosegt spraugu, kas parasti rodās novietojot malkas plīti pie sienas. Parasti to pilnībā pielikt klāt nevar drošības iemeslu dēļ, bet šis te palīdzēs uzlabot vizuālo izskatu. Un tālāk jau nonākam pie pašas dūmvada izejas, kas ir pieejama tikai labajā pusē. Tā ir noņemama un tā ir izgatavota no čuguna. Tā ir 130 mm diametrā, un blakus tai atrodas gaisa režīma kontrole, kas ļaus pārslēgt plītī režīmus, vai vilkme ies gar virsmu, vai arī caur cepeškrāsai. Tālāk jau noņem šīs te biezās nerūsējošā tērauda plāksnes nost, lai varētu redzēt, kā izskatās plīts zem tām. Tagad, kad virsma ir noņemta, ir daudz labāk redzama uzbūve zem tās. Tad uzreiz var redzēt tiešām bieza degaukla zem pašas sildvirsmas. Tas palīdzēs sliktā vilkmes gadījumā, piemēram, kad skurstenis ir vēss, tad var rasties šie dūmi vairāk, un šī degaukla palīdzēs visu noblīvēt tā, lai visi dūmi iziet ārā tikai par skursteni un nekāda dūma neizplatītos tieši telpā. Tālāk jau redzam pašu dekameras uzbūvi, kur augšējās plāksnes uzreiz var redzēt, ir izgatavots no vermikulīta, un tām ir atstāts caurums. Šis te caurums palīdzēs sasildīt virsmu vienmērīgi, un izņemot riņķi, šī būs vieta, kur būs tiešā saskarsme ar uguni. Tālāk jau mēs redzam cepeškrāsni, un cepeškrāsnī sānā ir iestrādāta papildus bieza tērauda plāksne. Tālāk jau šāds te sadalītājs, kas dūmiem ļaus izplūst vienmērīgi, sasildot cepeškrāsnes augšdaļu arī vienmērīgi. Un tālāk jau redzam šis te dūmu vārsts, kur darbību jau es izstāstīju pirms tam. Tālāk jau parunāsim par pašas plīts apdari. Tā ir pieejama vairākās krāsās, baltā, melnā un šādā te ļoti skaistā kapučīno tornī. Šī te krāsa ir emaljēta, kas nozīmē, ka tā ir gluda, spīdīga un sieta, kas padarīs kopšanas procesu pavisam vienkāršu,
jo, ja kādas ēdiena atliekas vai tauki uz šīm te malām nonāk, tad nav nekāda problēma tās noslaucīt. Dažreiz klientiem jautājums, kas ir šie? Tie ir dekoratīvi izgriezumi, tiem praktiska nolūka nav. Runājot par pašas apdares uzbūve, šis te sāns nebūtu nav tas sāns, kas saskarās ar degkameru. Ir šī tērauda apdare, tad ir gaisa slānis, kas ļaus vienmērīgi šim te sānam uzsilt. Tad ir vēl viena tērauda iekšējā kārta, un tad ir tikai vermikulīti ķieģeļi un viss pārējais, kas aizsargās tēraudas no saskarsmes ar uguni. Tā kā šis ārējais korpus ir pavisam tālu no tā, kas notiek pašā plītī iekšā. Tālāk jau apskatīsim paši plīts degkameru, kas ir viena no būtiskākajām lietām malkas plītī, bet pirms tam apskatīsim pašus durvju materiālus. Degkameras durvis ir izgatavotas no tērauda, tām ir tērauda rokturis, kuram ir vidū caurums, kas palīdzēs pretā uzkaršanu. Tālāk jau degkameras durvīs ir iestrādāta gan primārā, gan sekundārā, gan bāzes gaisa padeve. Primārā gaisa padeve pamatā nodrošina ilgu un efektīvu degšanu, kā arī palīdzēs izveidot augstā gaisa aizskaru priekšā stiklam, kas palīdzēs pret stikla aizkvēpšanu, kas nozīmē, ka stikliņš paliks tīrs daudz ilgāk. Tālāk jau nonākam pie sekundārās gaisa padeves, kas pamatā tiek izmantota tieši iekuršanas procesā, papildus vilkmei no apakšas caur čugunu resti. Tad, kad ir kuršanās process, tad šo te gaisa padevi parasti taisa ciet. Un bāzes gaisa padeve ar šo te varēs viegli regulēt arī uguns intensitāti un tās degšanas ilgumu. Varam redzēt, ka degkameras durvis tiešām nostrādātas kvalitatīvi ar šo te degauklu, kas ir gandrīz 2 cm bieza. Tā ir atrodama visur, visās vietās. Tā pamatīgi noblīvēs šīs te durvis un nelaidīs nekādus dūmus telpā, kas ir ļoti patīkami to redzēt. Bet skatoties uz tādām mazākām detaļām, arī degaukla ir iestrādāta aiz degkameras stikliņa, kā arī visi degauklu gali ir nolīmēti ar šo te karstumu izturīgo līmlenti, kas palīdzēs pret spurošanos, kā arī efektīvāk veidos šo te blīvējumu. Tālāk jau skatāmies iekšā degkamerā. Varam redzēt, ka katrai plītī komplektā nāk gan cimdiņš, kas palīdzēs atvērt visus rokturus un izņemt pannu bez jebkāda apdedzināšanās riska, un arī šis te instruments, kuru jau vispirms tam demonstrēju, riņķi izņemšanai un dažādu citu funkciju veikšanai. Ieskatoties degkamerā, uzreiz varam redzēt tās uzbūvi. Tā ir pilnībā izvietota ar vermikulītu plāksnēm, kas ir nomaināmas. Aizmugurē varam redzēt tādus kā caurumiņus. Tā ir trešā gaisa padeve, kas tiek pievadīta no aizmugures. Tās princips ir vienkāršs. Tā padara plīti daudz efektīvāka, jo konkrētajam modelim ir vairāk kā 90% efektivitāte, kas malkas plīšu segmentā ir viens no augstākajiem sasniegumiem, bet atgriežoties pie trešās gaisa padeves funkcijas, kad notiek malkas sadegšanas process, ir daļiņas, kas pilnībā nesadeg, tās paceļās uz augšu, tām caur šiem te caurumiņiem tiek pievadīts otrais skābeklis, notiek otrreizējā sadegšana, un tikai tad tie iziet ārā pa dūmu kanālu. Tā kā šī te trešā gaisa padeve ir jebkurā modernā malkas apkuras iekārtā, tā paaugstina krāsnes efektivitāti, tā efektīvāk izmanto jūsu malku, un tas arī būs tīrāks veids, kā sadedzināt malku, mazāk sodrejas kurstenī un viss pārējais. Skatoties zem šīm te biezajām vermikulīta sienām, varam redzēt nevis čuguna resti, bet gan tipiski šim te modelim nerūsējošā tērauda resti, kas arī ir 8 mm bieza, tiešām iespaidīga. Un, protams, tik biezs nerūsējošais tērauds ir līdzvērtīgs, ja ne labāks, kā čuguns. Tālāk jau, ko es minēju, ka šo rīku var izmantot vairākos veidos. Viens no tiem ir, lai šo te resti pakustinātu no priekšas uz aizmuguri, tādējādi visus pelnus iebirdinot zem tās esošajā pelnu atvilknē, kas patiesībā sakot ir milzīga.
šeit ietilps daudz pelni, tā jātīra būs salīdzinoši reti. Un papildus punkti arī itāļiem par to, kad viņi ir izdomājuši šādu te lietu, lai atvilkni neieliktu šķībi vai nepareizi un pelni nebirtu kaut kur sānos. Viņi ir pielikuši šādus te leņķīšus, lai vienmēr atvilkne ieietu taisni un tieši zem restes. Un šādas te mazas, bet tiešām nozīmīgas detaļas ikdienas lietošanā ir redzamas viscaur Linkāra ražotajos produktos. Un runājot par durvju blīvējumu, ir patīkams blīvējums aiztaisot durvis. To var vienkārši just. Tālāk jau apskatīsim dekameras ietilpību. Augstuma un platuma ziņā tā ir tiešām liela, bet apskatīsim tieši garuma, jo tas ir viens no būtiskākajiem mēriem, jo šis te noteiks pagales lielumu. Taisni liekot pagali, tie ir aptuveni 41 cm ir maksimums, bet, protams, slīpi ieliekot, tie var būt kādi 47 cm garas pagalas, kas patiesību sakot, priekš mūsdienīgām plītīm ir ļoti augsts rādītājs. Šī dekamera ir tiešām liela un varētu teikt, ka pilnībā pielīdzināma pat kamīnkrāsniņas kurtuvei. Tā nu esam nonākuši līdz šīs te malkas plīces cepeškrāsnī, kas ir viena, ja ne būtiskākā malkas plīces sastāvdaļa. Sāksim ar tās durvju uzbūvi. Tāds pats rokturis kā dekamerai, no tērauda un neuzkarstošs. Pašas durvis arī izgatavotas no tērauda. Ir iestrādāts liels cepeškrāsnes stikls un termometrs, lai noteiktu iekšējo cepeškrāsnes temperatūru vienkāršākai gatavošanai. Atverot cepeškrāsnes durvis, varam redzēt, ka šīs durvis arī ir noblīvētas tiešām pamatīgi, izmantojot biezu degauklu gan apkārt durvīm, gan arī aiz stikla. Protams, visi gali arī nesprēgā un tie ir nostrādāti kvalitatīvi. Skatāmies iekšā cepeškrāsnī, tā ir pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas, kā jau iepriekš minēja, ļoti sanitārs materiāls tieši gatavošanas iekārtām. Nerūsējošā tērauda cepeškrāsni būs tiešām ļoti viegli kopt, jo tā ir ļoti gluda, uz tās var labi redzēt netīrumus un var izmantot sadzīves ķīmiju, kas piemērot nerūsējošā tērauda tīrīšanai. Uzreiz cepeškrāsnī nāk līdzi arī šāda te restīte un cepešpanna. Varam redzēt, ka šīs te cepeškrāsnes restīti var ielikt divos režīmos, vai nu zemākā, vai nu augstākā. Un atgriežamies pie tā, ko jau iepriekš minēja, ka itāļi padomā pie visām detaļām, izmantojot šo te rīku. Mēs varam arī izņemt ļoti vienkārši cepeškrāsnes apakšējo daļu, kas parasti paliek visātrāk netīra. Tā ir no šāda te nelīpoša materiāla, kas parasti ir šajās te nelīpošajās pannās tiek izmantots, un to būs ļoti vienkārši notīrīt no jebkādām ēdiena atliekām. Tālāk jau ieskatoties iekšā zem cepeškrāsnes, varam redzēt, ka itāļi ne tikai domā par šīm te mazajām detaļām, bet arī par gatavošanas funkcionalitāti. Šai te cepeškrāsnī ir iestrādāti arī šādi te sadalītāji, kas šīs te dūmu atgāzes izved tādām kā cukām cauri, kas dos vienmērīgāku gatavošanos no apakšas. Līdzīgu cuku mēs arī redzējām augšā, vienmērīgākajai gatavošanai tieši no augšas. Un, ko mēs neredzam, ir šīs te cukas arī aiz sāniem, kas arī vienmērīgāk novirzīs šos te dūmus un vienmērīgāk uzsildīs visu cepeškrāsni, vienmērīgāk gatavojot jūsu ēdienu. Bet tālāk jau redzam šādu te atveri, par kuru bieži rodās klientiem jautājumi. Tā ir atvere silta ēdienu uzturēšanai. Kad jūs esat pabeidzis gatavot konkrēto ēdienu, to jūs varat ielikt iekšā šeit. Ja jums ir plānots gatavot vēl kādu ēdienu uz plīts, jūs vēlaties visu pasniegt vienlaicīgi, tad jūs ieliekat to šeit, tas uzturēs siltumu, un tad, kad jūs beigās pasniegsiet ēdienu, tas viss būs silts. Vēl viena patīkama funkcija, ja ēdiena panna ir pilna, šādā leņķī to ir salīdzinoši grūti ielikt, tāpēc šī daļa ir pilnībā izvelkama un panna ir ļoti vienkārši izņemama. Šāda detaļa dēļ
Var redzēt, ka linkāri tiešām piedomā pie gatavošanas pieredzes viņu plītīs. Un cepeškrāsnes arī patīkami noblīvējās. Bieži arī rodās neskaidrības tieši par šo te apakšējo daļu. Tā nav atvilkne, tā ir tīri dekoratīva. Tālāk jau esam apskatu gandrīz pabeiguši, esam nonākuši līdz plīts aizmugurei. Šeit redzam datu lapiņu ar visiem datiem. Plīts kopējā jauda ir 9,33 kW. Tās efektivitāte ir 89,5%, kā tuvu 90%. Un šeit ir 5 zvaigžņu certifikāts no Itālijas par malkas plīts efektivitāti, kā arī, protams, tā ir ekodizaina un viss pārējais izmantošanai Eiropas Savienībā. Tālāk jau redzam šādu te nekrāsot tērodu taisnstūri. Tas patiesībā sakot ir, kur trešā gaisa padeve ņem šo te gaisu. Šeit ir atvērums, tā ievelk gaisu no šejienes un ievada to nekamerai otrreizējai sadegšanai, par ko jau mēs runājām. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par malkas plīts Omega no ražotāja Linkāra apskatu. Ja jums ir radušies kādi jautājumi par konkrēto malkas plīti vai par jebkuru citu, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties apskatīties malkas apkuras iekārtas klātienē, atrodamies mūsu izstāžu zālē Spunķciemā, kur pēc iepriekšēja pieraksta ir iespējama gan konsultācija, gan arī visu modeļu apskats. Milzīgs paldies vēlreiz, lai siltums katrās mājās!